virsmu staigā, mūsu Latvijas ārējiem staigā, un arī, protams, ka pavasaris mostās, un viņš mostās kopā ar jums. Jā, un arī ar mums. Un jo tiešām tā arī ir, ka bez putniem un arī sniegpulkstenīšiem pavasara vēstneši īstenībā esam, Andri, arī mēs visi paši, ja vien mums rūp mūsu mājas, mūsu Latvija, un ja mēs esam gatavi piedalīties arī lielajā talkā. Redzi, šoreiz arī talcinieku komandai pievienojies aktieris Ģirds Ķesteris, kurš kopā ar mūsu Oskaru devās sakopt kādu Rīgas gabaliņu. Daugavas abas malas. Tik daudz dziesmu mums ir par mūsu Latvijas lepnumu Daugavu. Bet, Ģird, cik dziesmu tu zini par Latvijas lepnumu zaļo valsti? Šobrīd visas dziesmas vēl ir rakstīšanas stadijā. Jo mēs nevis dziedam par tīrību, bet mēs darām. Mēs parūpēsimies par to. Mēs parūpēsimies par to. Šodien tad mēs arī pastaigāsim gar Daugavu, paskatīsimies, ko tad tās cūkas aiz sevi ir atstājušas un pacelsim aiz viņiem un aicināsim to darīt tik vienu lielajā talkā. Lūdzu, pievienojieties. Talkas oficiālais maiss, pieskaņoti cimdi. Tu, Ģird, esi viens no talkas patroniem, ne gluži, bet cilvēks, kurš aicina piedalīties talkā. Kāpēc? Kāpēc tevi tas uzrunāja? Man ir tāda forša tēze, kas noder visiem, kas jūtās mazliet apdalīti šeit dzīvojot, teiksim, un varbūt ne tik ļoti labos apstākļos. Man varbūt nekas nepieder. Es vienalga, es jūtos kā tāds Latvijas akcionārs. Ja, es eju pa šo zemi un es jūtu, ka tā ir mana. Tā lieta sakņojās apstāklī, ka šo savu privāto teritoriju mēs jau vienmēr nadzīgi sakopjam, teiksim. Uzgrābjam mūsu privātās tās teritorijas, tās 1200 kvadrātmetri līdz hektāram, viņas vienmēr ir tīras tieši tāpat kā tie dzīvokļi. Bet zini, ka tu izēji ārā, ja? Es atceros, ka es biju tāds skolnieks, un es bieži braucu uz Sigultu pie savām tantēm, un tad es gāju pastaigāties par tāds skaists centrālais parks, netālu no stacijas, netālu no autostas, labi sakopts, un es kaut kā tādu faņķiku, saucamo konfekšu papīriņu nosviedu zemē, un tā eju tālāk. Tā vienkārši daudz nedomājot. Un tad tāda jauna sieviete, es domāju, ka skaisti tajā vecumā, es par to vēl tik ļoti nedomāju. Viņa teica, beidz piemēslot Siguldu. Es tos vārdus atceros no tā brīža, sāku domāt, ka es braucu mašīnā, ja? Visi tos benāriks plivina ārā pa logiem. Es baigi to nedaru. Man tā liekas, ka tas ir domāšanā sakņojas. Es te paraksti, starp citu, uz Zaķu salu. Pat neatkarīgi no laika apstākļiem es braucu un skatos, gan tumšs tādā dienas stundā, kad ir tumšs jau, vai pat naktī reizēm pieceļos, kad ir lielais gruzons un pārdomas par dzīvi, tad es braucu uz šejienu un skatos, un tad ir tāda vīzija, kad viņi izgaismo, tad tās kontūras ir acīm redzamas, un viss ir tīrs, un tu jūties kā saimnieks. Ja? Tad šī ir īstenībā tā miera osta šobrīd. Šī ir, patiešām, jā. Ja man ir nepieciešama tāda pašapziņa vai saimnieka izjūta, es braucu šeit. Es saku, ka tā pilsēta pieder man. Nopietni. Tā kā tā varbūt pat nav nejaušīgi, ka mēs šobrīd te sakopjam. Garšīgi. Vai nav cūks, ko? Kapsvecīts arī. Kapsvecīts arī, pareizi. Man nav nepieciešams šķirot atkritumus, tāpēc, ka viss tiek aizgādāts vienā lielā konteinerā, un tur tad viss arī notiek. Tad viņi aizved tālāk uz Getliņu pusi, un tādējādi tur kāds tiek galā ar to šķirošanu laikam. Bet jūs dzīvot tādā laukumājā, kurā būtu iespējams šķirot? Jā, bet tur jau ir prasības šķirot. Patiesi mēs jau visi vairāk mazāk esam mazliet sitami, un mēs arī brīžiem, tāpat kā ievērojam ceļu satiksmes noteikumus, acīm redzot, mēs ievērojam tās norādes. Ir jāšķiro pudeles tur, plasmas tur un sadzīves atkritumi tur. Tādējādi. Ja man kāds pasaka priekšā vai atved tādu konteineru, es taču saprotu, kas man ir jādara. Bet man tās norādes ir vajadzīgas. Tas satiksmes vadītājs man visu laiku ir vajadzīgs. Es nelepojos ar tādu lielu pašapziņu, arī nedižojos par to, ka es tā pats ar savu iniciatīvu vienmēr visu varu izdarīt tā kā vajag. Par vienu vietu tīrāks mums ir, dosimies, skatīsimies tālāk, kur bērnībā tev arī bija talkas. Jā. Tās ir tādas patīkamas atmiņas, vai? Protams, sestdien brīvdiena, oficiāli. Ne pat īsā diena skolā, bet vienkārši brīvdiena. Tad tomēr patīkams. Tas ir varens atmiņas, tas bija labākais, kas var būt. Tur jau tas ir tāds tusiņš ar nobeigumu. Patiesi talkas jau, nevajag jau strādāt tā, ka talka jau vajag svinēt. Un pēc tam noteikti ir jāizmanto iespēja uzcert kādu gaļas gabaliņu, tā teikt, iedzert kādu tīru latviešu alu,
ekoloģiski tīru gaļas gabaliņu, teiksim, vēl kaut kādus pašaudzētus salātiņus, un tad viss ir kārtībā. Tas mērķis jau man šeit arī ir. 18. gadā Latvija būs tik tīra, ka īsti vairs nebūs ko darīt te Talkas dienā. Bet tā tradīcija būs tā iesakņojusies, ka būs jāsvin vienkārši. Jā, to vajag svinēt, jāiztur. Minūtes, pusstundu mēs pastaigājām. Maisi pilni. Ražani, jā, mēs profesionāli sēņotāji lepojamies ar trofejām. Ar trofejām ar atrasto. Nelepojamies gan ar tiem, kas to ir atstājuši. Bet 3 metrus Daugavas krastu mēs esam padarījuši tīrā. Jā, putnu dziesmu pavadībā, tā teikt, saule deva D vitamīnu, tā teikt, ierosmi, sparu. Nu, ko aicinam? Aicinam tad uz Lielo Talku. Jā, un galvenais svinēt. Un arī pastrādāt nedaudz. Es tomēr par to strādāšu. Ja būs laba strādāšana, būtu arī laba svinēšana. Andrij, te nav mani jaunie zilie Malvīnas mati, ja? Jā, bet izstās labi garā bize. Ja to kāds no maisiem paliek pār. Bet īstenībā, sakot, tie ir tie maisi, ko rādījums sižetā arī Ģirds un Oskars, un tie ir tiešām tie īstie Talkas maisi, kuri ir jālieto tieši patiesi 25. aprīlī tieši Talkā. Šādus maisus jūs Talkas dienā saņemsiet no sava koordinātora, tieši koordinātora savā talkošanas vietā, un arī tad ar visiem, mēsliem, atkritumiem, kas būs savākti, tad uz mājām, nē, tur tajā pašā talkošanas vietā tie ir jāatstāj, un Talkas organizatori tos pēc tam noteiktā laikā arī savāks. Arī, ja kādreiz tie jūsuprāt liekas, ka ilgi stāv, neuztraucieties, ir noteikts grafiks, kādā veidā tos savāks. Bet jā, ir radusies kāda informācija, neskaidrības, kur pieteikties, kā pieteikties, kad galu galā tos maisus dosu, kad savāks, tad arī visu informāciju var iegūt, protams, arī mājaslapā talkas.lv. Ja nākamā nedēļā liekas, ka Lielā Talka ir galvenais nedēļas notikums,